Kā vispār ar treniņiem Latvijā? Cik bieži, kur var trenēties? Un vai vispār trases un tie laiki ir tik daudz, lai tu varētu kaut kam satrenēties Latvijā? Tas ir vēl viens bēdīgais aspekts Latvijā, kas ir, jo iespējas ir principā viņas nav. Vienīgā iespēja ir, kad Latvijas drifta komanda organizē biķerniekos treniņus. Tās, nezinu, reizi 2-3 nedēļās varbūt, es nezinu, kāda tā noslodze. Bet tas ir absolūti vienīgais, man liekas, kur vispār Pierīgā var pabraukt treniņus. Jo valsts mērogā, nezinu, izglītības zinātnes ministrija, laikam, kurā paspārnē ir sports, vispār par to nedomā. Un čaļiem, kas grib attīstīt savus prasmes, talantus, un tas ir no vienas puses, no otras puses ir kaut vai, lai viņiem ļautu iztrakoties, lai viņi uz ielām visādas sūdzes netaisītu, nepieredzējuši čaļi un pa laukumiem, es nezinu, kur vēl, vai pa rajonu kaut kādiem, nezinu, apļiem neārdītos valstī vai pagastiem kaut kādiem būtu jādomā par to, bet neviens par to nedomā. Un pat ja viņi kaut kur savācās slēgt laukumu, tad atbrauc viņus visi izgaināt.